Zaudē vienkārši muskuļu masu, un vienā brīdī arī ir plato fāze, kurā nekas nenotiek. Ķermenī nav muskuļu masas, tiem taukiem nevajag to enerģiju, un tie tauki tā tur arī dzīvo. Tajā brīdī, kad tu kusties, visi ķermeņa procesi ir daudz veiksmīgāki. Tava nervu sistēma darbojas, skābeklis lido pa ķermeni. Raidījums tapis sadarbībā ar Karti Veselība, jo galvenais, lai ir veselība. Un Lemon Gym – nereāli labi sporta klubi tavu mērķu sasniegšanai. 60% pieaugušo, kā arī katram 4. bērnam Latvijā ir liekais svars. Latvija ir pirmajā vietā alkohola lietošanā Eiropā, kā arī katrs 3. latvietis atzīst, ka ir piedzīvojis izdegšanu. Varbūt var savādāk? Mani sauc Madara Meijere. Esmu fitnesa un uzturu trenere. Esmu šeit, lai palīdzētu. Ja liksi lietā to, ko dzirdēji, tavu dzīve var ievērojami mainīties. Šis ir podcasts Atpakaļ par cilvēku. Vai tu esi gatavs? Jo es esmu. Aiziet! Čau! Man prieks, ka tu šodien pievienojies, jo mēs runāsim par svārīgu elementu pilnvērtīgā un veselīgā dzīvesveidā, un tā ir kustība. Jo kustība ir dzīvība. To es nebeigšu atkārtot, jo tiešām tā ir patiesība. Svarīgi, domājot par kustību, pirmais, ar ko sākt, nevis domāt, ka man ir jākustās, man jāiet paskriet, man jāiet uz treniņu. Ja tu domās, like man jāiet, man jādara, tiem vārdiem tiešām ir nozīme. Ja tu domā, ka tev kaut kas jādara, tad agri vai vēl tu to negribēsi darīt, un tam būs tāda grūtuma pieskaņa, liekas, man ir jāiet uz treniņu. Tomēr tavs ķermenis ir radīts ar muskuļiem, ar asinsriti, ar limfātisko sistēmu. Tas viss kustās, jo tu kusties. Tavu vielmaiņa kustās, jo tu kusties. Ja varētu likties, bet man jau tur es jau neesmu vairs 20 gadīgs, man tā vielmaiņa tāpat ir lēnā, kāda starpība. Es atklāšu tādu vienu noslēpumu, ka ir praktiski no 20 līdz 60 gadu vecumam cilvēkam tā ievērojuma tā vielmaiņa nemainās. Nav tā, ka paliek 33 man lēna vielmaiņa, tāpēc man nekrīt ne tas svars, ne tie muskuļi aug. Principā man būtu ļoti jāsteidzās, jādarbojas un ātri jādarbojas, lai man kaut kas tur darbotos. Protams, tādā profesionālajā sportā tāds 20 gadnieks ir ātrāks nekā visdrīzākais 60 gadīgs gadnieks, bet tas nav vielmaiņas rezultāts. Ja? Tas ir kaut kāds muskuļspēks vai kas tam līdzīgs. Bet šeit mēs runājam par veselības sportu, par kuru mums ir jābūt informētiem, jāzina un jānodarbojas katram. Mēs to darām, jo mēs to vēlamies darīt. Mūsu ķermenis vēlas kustēties, un mums īstenībā ir privilēģija to darīt. Nevis domāts ar to, ka atkal tas treniņš, uz kuru ir jāaiziet, jo savādāk jau liekas, ka nevar, visi saka, ka jākustās, ārsts saka, ka mazkustīgs dzīvesveids nav labs un visur par to runā. Bet īstenībā man ir privilēģija, ka es varu kustēties. Man ir privilēģija, paldies savam ķermenim, kā es noslēdzu katru fitnesa treniņu, kuru grupā es vadu. Paldies par kustību un paldies par dzīvību. Paldies, ka tu varēji izkustēties. Tas nav tāds, mums tā liekas, varbūt pašsaprotam, pieceļos un ej. Vienā brīdī, ja tu neesi kustējies, pēc ļoti ilga laika, tas ķermenis tev pateiks, locītavs vājas, muskuļu masas nav, sirsniņa vāja, tad es nevaru uzkāpt vienā vai otrā stāvā, krītu, kauli lūst un tā tālāk. Ir diezgan biedējošas statistikas par to, kas notiek pie cilvēka, kurš nav strādājis un nestrādā pie savas muskuļu masas izturības, pēc 60 gadiem salaužot gūžu. Liela varbūtība, ka tas rezultāts ir letāls. Ne jau no tā, ka tās kauls ir gluži lūzis, bet ļoti lielā mērā bieži no tā, ka iestājas diezgan liela mazkustība, kas veicina arī kognitīvo funkciju traucējumus, un tā ir tālāk tāda ķēdīta. Tie kādam liekas, es principā varu arī bez tās sešpakas iztikt. Varu netrenēties, nevajag man tos kačaku muskuļus, tad tas ir tikai subprodukts, tie muskuļi, tam, ka tu domā par savu veselību. Tas nāks bonusā, es kā vienmēr saku, ja man prasa, kāds man vēl vingrinājums, lai es to presīt sakačāt, vai kaut ko tieši uz ķermeņa lejasdaļu, uz korsetes lejasdaļu. Tu nevari tā ļoti izolēti uz kaut ko strādāt un tagad uzkačāt. Tieši tāpēc, ka mūsu tā domāšana ir vērsta, ka gribu ātri tagad tādu vizuālu rezultātu. Tām ir nepieciešams laiks, mūsu rezultātiem vai muskuļu masas pieaudzēšanai, vai ķermeņa masas samazināšanai, vai tvirtumam, tam visam ir nepieciešams laiks. Īsāks vai garāks atkarīgs no izējas pozīcijas, no tā, kā ja tu esi ar virsvaru, tādi 10 kg un plus, tad 3 mēnešos gaidīt sešpaku, var gaidīt, bet tas visdrīzāk nepienāks. Un saprast, ka kustība iedod rezultātus katru dienu.
Ja tu skaties tikai uz to, ka, kā tad mans fiziskais ķermenis nemainās un kā tas var būt, aizgāju uz vienu treniņu, nekas nav, tu neredzi un nenovērtē to labsajūtu, ko dod fiziskas aktivitātes un sports. Jo tas, ko mūsu ķermenis ir radīts darīt, ir kustēties. Lai arī tā sirsniņa pumpē asinis un sirds ir muskulis, kas pumpē asinis un tavu asins riti pa ķermeni arī dzenā, tev blakus plūst limfātiskā sistēma, kuru neviens nepumpē, tikai tu. Ja tu kusties, kustās tavu limfātiskā sistēma. Ja tu kusties, tavu vielmaiņa ir pat arī veiklāka. Tam, kurš sēž visu laiku dīvānā, tai vielmaiņa nav kas viņu tā baigi kustina. Teorētiski jau viņa strādā, bet praktiski viņa strādā diezgan lēnāk. Tajā brīdī, kad tu kusties, visi ķermeņa procesi ir daudz veiksmīgāki. Tava nervu sistēma darbojās, skābeklis lido pa ķermeni, kā pasniegst palīdz ne tikai tev elpot, palīdz taviem hormoniem strādāt, aiznes taviem nerviem skābekli. Skābeklim un kustībai ir daudz lielāka nozīme, kā mums varētu likties. Nevajag tev to sešpaku, tad neliec sešpaku kā mērķi. Un šeit arī tajā brīdī, kad cilvēki jautā, ar ko sākt kustēties, ar ko sākt, tad, kad es izlemju, ka es iešu uz lemonģimu tagad sportot, pirmkārt saproti, kāpēc tu gribi sportot. Vai tiešām, tad tā sešpaka ir tavs mērķis, vai tu domā, ka, es gribētu samazināt tās savas ķermeņa formas, tad tu atgriezies to, ko mēs runājām pirmajā reizē par to, kāds ir tavs kāpēc, bet tieši par fiziskām aktivitātēm ir īpaši arī jāizdomā, kāpēc tu to gribi. Kāpēc tu gribi pieaudzēt muskuļu masu, vai kāpēc tu tieši otrādi gribi to samazināt, vai kāpēc tu gribi to tvirto ķermeni. Varbūt kāds saka, principā man tas viss neinteresē, es vienkārši gribu labi justies. Kādam sports kalpo kā tāda kā terapija. Godīgi sakot, sportiskas aktivitātes ierindojās vienā no tādām atkarību potenciāli veicinošajām aktivitātēm, kas, godīgi sakot, pāri nodarīt, ļoti nevar tā pārtrenēties. To var profesionāli atlēti. Protams, ja cilvēks nepēd ir konkrētā stresā un tikai iet uz sporta zāli, tur 6 reizes nedēļā, dara kaut ko, tad ir iespējams traumēties, protams, ar sportu. Bet mēs runājam par veselības sportu, kur tu apzināti saproti savu izējas pozīciju, gribu no šodienas sākt, nekad neesmu sportu redzējis dzīvē, ko man darīt. Bet tu saproti arī kāpēc un apzinies, ka tam būs nepieciešams laiks. Es kā treneris neskatos ātrāk par 3 mēnešiem uz to, kāds cilvēkam ir rezultāts. Ja kādam tagad laik 3 mēneši, es tagad gribu rīt, man Ziemassvētku balla pēc nedēļas. Tad tu saproti, ka būs droši vien tāds diezgan liela vilšanās sajūta, ka tu saproti, ka nav tā muskuļu reljefa tagad tāda. Viena lieta, ko tu dari, tu apzinies, kāpēc tā rezultāta nav pēc šiem 3-4 mēnešiem. Iespējams, tas ir uzturs. Uzturs spēlē lielu lomu, tikpat lielu kā kas ir saldāks par medu? Miegs. Ja tu neesi izgulējies un konstanti pakļauj savu ķermeni fiziskām aktivitātēm, tu vēl nepēdi. Tev ir stress augstā līmenī un tu pa nakti neizgulies un neatjaunojies, tad gaidīt rezultātus ir ļoti tā utopiski. Un liekas, kāpēc man nesanāk? Bet tu aizgāji gulēt 1 naktī, 2 naktī pamosties, kad man prasa puiši, kas ir labākais tāds uzturu bagātinātais, lai uzkačātu tagad musīt, es saku miegs, šis nepatīk. Kreatīnu iedod, kaut kādu proči iedod man, vai vajag steroīdi ielaidīšu muskuļos. Miegs ir labākais un vērtīgākais uztura bagātinātājs, kuru tu vari iekļaut savā ikdienā regulāri. Tās fiziskās aktivitātes tā kvalitāte samazinās procentuāli, pat 30% stabili samazinās. Tu nevari gaidīt, ka tu tagad uzcels lielus svarus vai izliksi vajag daudz jumping jacks, tad ja tu vienkārši esi nogurs. Un kas notiek miega laikā? Miega laikā tu atjaunojies. Tas, kas notiek mums šo 7-8 stundu laikā, ja ir šie visi raksti par to, ka Ilons Masks tur 4 stundas guļ, tas ir tādas muļķības. Varbūt viņš guļ 4 stundas, bet cik viņam ir tas prāts, it kā viņam ir ass, bet cik viņš ir fokusēts dienas laikā, un īstenībā vai mēs tiešām zinām, vai viņš tiešām guļ tikai tās 4 stundas. Jo praktiski, fiziski ķermenim cilvēkam ir vajadzīgas 7-8 stundas, jo iespējams kādam arī vairāk 9. Tad tu ieplāno, ka tas ir kvalitatīvs miegs. Un tas nav tā, ka, es atzeros tagad 5-6 kafijas, nesaprotu, kāpēc es naktī ceļos. Man tas miegs it kā bet man nekaitēja kafija, kofīns es varu dzert. Es aizmiegu, tā kā suns tur nosists,
bet ceļos naktī. Tātad tev nav kvalitatīvs miegs. No 1 līdz 10, cik kvalitatīvs ir tavs miegs? Pirms tu sāc kačāt muskuļus vai pirms tu sāc nomest svāru, saproti, cik kvalitatīvs ir tavs nakts miegs. No 1 līdz 10. Ja tu saki, ka tu naktī celies, tev ir jāatrod iemesli, kāpēc tu celies. Cik daudz kafijas bija tavā dienā? Ja tu izdzer 10 krūzītes, ir bijuši gadījumi, kafijas, noteikti, nezinu, ja tu saki man, ka tavs miegs ir ideāls, pilnīgi tā kā nevar teikt kā zīdainim, jo zīdaini ceļās naktīs, nezinu, kur tas teiciens radies, tā kā saldi kā bērns guļ, bērni guļ saldi no konkrēti tikai vecuma. Tomēr tev ir jāapzinās, ja tas nav vismaz 7, 8 balles, tad tev ir jāatrod, kas notika tajā dienas laikā. Ja tu skaties līdz vēlam vakaram seriālus ekrānā vai stimulē savus smadzenes caur TikTok, Instagramu, tad tu aizgāji gulēt, bet tās smadzenes risina vēl. Kas tur īsti notika? Viņa bija Itālijā, kas tur tas krosā? Kā viņa tik tieva, ka krosānu sēd, ja? Kas tajā seriālā, kas notika tālāk? Ko viņš darīs? Tev liekas, ka tu teorētiski aizgāji gulēt, bet tavs prāts procesē. Ja tu mēģini risināt kaut kādas nopietnas lietas, izlasi darba ēpastu vakarā, tā ir vienkārši pirmie soļi ceļā uz nekvalitatīvu miegu. Izlasu darba ēpastus, atkal kaut kas tur ir slikti, risinu panākt. Izdomā, ka es atrisināšu ar to draugu to konfliktu, tagad uzrakstīšu, ka WhatsAppā sazvanamies. Tu nevarēsi gulēt. Ir kolosāls praktisks padoms, ko darīt, pierakstīt tās lietas, kas tevi satrauc vakarā, un ieplānot par to, es domāšu rīt, kā Skārleta no Vējiem līdzi. Teorētiski mums nevajag atlikt problēmu risināšanu, bet praktiski viņas nevajag arī risināt vakarā. Tu uzraksti un saproti par to, es padomāšu kaut kādā konkrētā laikā. Ja tu mali savā galvā un vēl naktī tavs prāts ir nodarbināts, tavu miega kvalitāte nebūs kolosāla. Tā ir otrā lieta, ko nedarīt pirms miega. Pirms mēs turpinām, svarīga ziņa no mūsu atbalstītājiem, jo vadošie veselības eksperti Latvijā ir apvienojuši spēkus tieši tavai veselībai. Šī ir pirmā lojalitātes karte, kurā ir iespēja krāt punktus un ar tiem norēķināties gan nododot analīzes, gan apmeklējot ārstu, kā arī aptiekā. Ar karti katru mēnesi saņemšu īpašus piedāvājumus gan Veselības centru apvienības poliklīnikā, gan centrālajā laboratorijā, kā arī mēnesis aptiekā. Kopā 350 vietās Latvijā. Jo atceries, ka galvenais, lai ir veselība. Trešā lieta, ko nedarīt, ir neēst tādu pilnu lielu maltīti, smagu, vēl pabeigt ar tur saldējumu, čipsiem, končām un saprast īstenībā, kāpēc tu to gribi vakarā darīt. Ļoti bieži praksa rāda, ka cilvēkam negribās, lai tā diena beidzās. Un kāpēc tev negribās, lai tā diena beidzās? Vai tu esi to dienu dzīvojis pa dienu priekš sev? Vai tu esi nostrādājis darbā, piecēlies pēdējā brīdī, tāpēc, ka vakarā naktī gāja vēl gulēt, un attiecīgi nevar pamosties? Piecēlies pēdējā brīdī aizskrien uz darbu, kurš varbūt ne līdz galam nav gluži tava uguntiņa, kas deg. Pēc tam izvadā visus pa visurienu, kur jāvadā, vai es nezinu, esi aizskrējis tad uz sporta treniņu, kas it kā teorētiski ir labi. Atnāc mājās, visi mājas darbu, kas tev jādara, vēl trauki jāmazgā, suns jāizved, kaķis jāpabaro. Un tad iestājas tumsa, klusums, kad ir miers, un tev negribas iet gulēt, jo atkal pienāks tā rītdiena, kurā tu no tām 12 nomoda vai vairāk 14, 16 nomoda stundām, tu saproti, ka tu esi atdzīvojis, nevis dzīvojis. Un tas ir tiešām bieži iemesls, kāpēc cilvēkiem paskatieties, kāda tā ir ķēdīte tālāk. Es neizguļos, jo es neesmu apmierināts ar to, kāda ir mana diena pa dienu. Tādā veidā tiek ietekmēta mana dzīves kvalitāte, mana treniņu rutīna, nekāda man tur rezultāti nezaudēju svaru un tā tālāk, bet no kurienes aug kājas? Kājas aug iespējams no tā, ka tu nejūties līdz galam dzīvojis tās dienas laikā. Un tad tu sāc risināt problēmas vakarā, tad tu mēģini, es negribu tām problēmām domāt, paņem telefonu, paslidini kaut kādu saturu, lai aizmirstu tās problēmas, un tā tas miedziņš, saldais arī tiek traucēts, ķermenis neatjaunojās, ilgtermiņā mūsu kognitīvā sistēma tiek bojāta, ja tas, kā mēs domājam, cik mums ass ir prāts, cik mēs labi atceramies lietas un īstenībā, kā mēs emocionāli spējam reaģēt uz kādām situācijām. Kāds ir signāls tajā brīdī, ja tu zini, ka tu nespēji adekvāti nozīmē nepārspīlēt, ja reaģēt uz kaut kādu vienu vai citu situāciju, kāds, nezinu, tev pasaka kaut ko rupju nejauku uz ielas, un tu tā sacepies, esi gatavs vienkārši tur tā, ka uz vietas duelis.
Kāpēc tu tik ļoti sāsināti reaģē? Kāds tev kaut ko nokomentē, pasaka, arī ļoti sāsināts reakcijas. Lielākoties tās sāsinātās reakcijas ir tajā brīdī, ja tu neesi atpūties, ja tu neesi izgulējies. Jaunie vecāki šeit teiks, superīgi, kolosāli, paldies, pateikšu savam 3 mēnešu veciem bērniņam, nu tu guli, man arī jāpaguļ, mums jāizguļās. Tas ir pavisam cits stāsts, jaunie vecāki, es saprotu, kāds ir, arī es ļoti, ļoti ilgu laiku, ne mēnešus, pat arī gadus, naktī cēlos līdz brīdim, kad sapratu, tā vairs nevar. Palīdzēja gudrās ierīces saprast, ka tieši 0 minūtes dziļais miegs naktī kolosāli ir Dieva skaidrais prāts un sveiki visi iespējamie kognitīvo funkciju traucējumi un saprat, nu nav variants, nu ir jāguļ, mums jāguļ katram savā istabā. Jaunais cilvēks dēliņ tev būs jāguļ savā gultā. Un šeku reku viņš guļ savā gultā jau ilgus gadus, tajā brīdī, kad mamma izdomāja, nav man jādzird patālumu manā istabā, kā viņš elpo. Es nesaku, ka visas situācijas ir vienādas, tomēr tā kontrola par to, cik labs tas ir miegs, vai tu suni atstāji ārā no istabas, vai tu, protams, viņš tev arī naktī modinās, starp citu mājdzīvnieku turētājiem, pat tad miega kvalitāte pēc pētījumiem ir diezgan zemāka, tāpēc, ka kaķi arī naktīs modina laikam, ja? Kam ir kaķis, droši uzrakstiet, pasakiet, vai tavs kaķis tev naktī modina vai nē, vai varbūt vajag kaķim pateikt, tev jāiet gulēt. Kā man laba draudzene ir sākusi lavandas aroma lampu laist naktī, lai viņas kaķis labāk gulētu. Arī tas ir variants, tā ir rīcība, saprotot, ka es neizguļos, tāpēc tas kaķis vai suns vai bērns mani modina. Tātad tev ir jāparūpējas primāri par savu miegu kvalitāti. Iespējams, pēc 30 sāk pievērsties tam un saprast, klausies, nefunkcionē, nevaru vairs visu nakti bliest ballīti, bet tomēr tā miega kvalitāte kļūst par prioritāti. Jo, ja mēs guļam 1/3 daļu no savas dzīves, ir cilvēki, kuriem tas liekas tā, cik depresīvi, es guļu 1/3 no visas savas dzīves, tomēr atceries, ka tas nav laiks, kurā teorētiski fiziski ir izslēgta gaisma, bet praktiski bez tām stundām tā ir tava dzīves sastāvdaļa. Lai arī tu guli, tavs ķermenis darbojās, tavs prāts atjaunojās, tava imūnsistēma uzlādējās, viss atjaunojas nakts laikā, lai tu varētu pilnvērtīgi funkcionēt pa dienu. Ja tu negulēsi pilnvērtīgi pa nakti, tava diena būs diezgan lielā tūtē. Tātad domāt, ka es izniekoju laiku guļot un negulēt, tu īstenībā sačakarē to nomoda laiku. Tad labāk vienkārši saprast, man ir jāiet laicīgi gulēt, ko nozīmē laicīgi līdz pusnaktī. Mums visiem vajadzētu doties pie miera. Es ceļos bez 5 modinātāju pulksteņiem, un kolosāls ir praktisks padoms, kā izbeigt to modinātāju pulksteņu, kas tā mums ir tāda tendence, kurā uzliek uz snūzi, cik jums ir snūzi? 5, 6, 7, 8. Tev ir 5 sekundžu likums. Tev ir 1 modinātājs un 5 sekundžu likums. Noskan modinātājs, tu sāc laika atskaiti 5, 4, 3, 2, 1 un tu celies. Visdrīzākais tu būsi piecēlies jau to 5 sekundžu laikā. Numur 1, tu sev uzreiz prātu novirzi prom no domām, nu necelsimies, nekas, labi, šodien neizmazgāšu matus no rīta, izmazgāšu rītā. Labi, var arī tās brokastis pa ceļam mašīnā iēst, labi, kādā citā laikā uzsākuši to celšanos 15 minūtes agrāk un kaut kādas rīta rutīnas, 5, 4, 3, 2, 1 un to es augšā. Un tas ir viens ieradums, ar kuru pat īstenībā var sākt, uzlabojot tos savus ikdienas ieradumus un ikdienu, tāpēc, ka tu iegūsi vēl papildus laiku un tu jūties jau tā ir mazā uzvara. Es piecēlos, nevis izniekoju tās 15 minūtes vārtoties pa gultu. Iespējams, es vēl pie tam saklāju gultu un izdzēru ūdens glāzi, 3 uzvaras un diena ir tikai tikko sākusies. Un iespējams, tu būsi gatavs iet gulēt laicīgi. Tas šis ir par šo brīnišķīgo uzturbagātinātāju miegu, jo par kustību runāt bez pilnvērtīga miega, par kaut kādu rezultātu sasniegšanu ir diezgan bezjēdzīgi. Jo, ja tu nebūsi izgulējies, paēdis, ja Maslow teorija, tev viss ir vajadzību piramīda, viss sākumā jānodrošina, un tā tu domā par rezultātiem. Mēs bieži sākam no augšas. Nopērku visus labākās botas man ir, nūjas nūjošanai man ir, mājās man ir tas trenažieris, gan skriešana, gan slēpošana, viss man ir. Bet kaut kā nekas cits man nav. Ne gribas spēka, ne motivācijas, jo tu neesi nodrošinājis tās pamatvajadzības. Sapratis, kāpēc, izgulējies un paēdis. Un tad jau tu vari saprast, kas man ir jādara tālāk, kā es varētu to sasniegt. Pirms mēs turpinām, paldies mūsu atbalstītājiem Lemonžim, jo kustība ir dzīvība. Un te būs 5 iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Lemonžim. Grupu treniņi,
8 klubi pa visu Rīgu, plašas treniņu zonas, profesionāli treneri un elastīgs darba laiks visu diennakti. Tev ir tikai jāatnāk, par pārējo parūpējas Lemon Gyms. Ja mēs paņemam tādā veselības sportā vispārējo, ka cilvēks, lai būtu fiziski labā formā un vesels, jo fiziskas aktivitātes tieši ietekmē to, cik tu vesels būsi. Gan šodien, gan vakar, gan rīt, gan seniora vecumā. Senioriem īpaši ir jāpievērš uzmanība fiziskām aktivitātēm, nevis liekas, kurš tev vecums ir. Es mēdzu uzdot jautājumu, kurā vecumā pārstāt sportot un cilāt svarus, brīvos svarus. Nav tāda vecuma. Tas ir jādara visu laiku. Un tas arī ir evolūcijā atskatoties. Nebija tā, ka cilvēks vienā brīdī, ka tādos uz tādiem labi nedzīvoja tik ilgi kā mēs, bet tik un tā vienā brīdī tev tāds pusmūžs iestājas, tu saproti, ka es tad sēdēšu mierīgi un neko arī nedarīšu. Tev ir jānodrošina 3 svarīgi aspekti savā fitnesa rutīnā, ja mēs to gribam saukt, ja kādam negribas sev piedēvēt fitnesu. Vienkārši veselības sporta, ja fizisko aktivitāšu rutīnā tev ir jānodrošina 3 svarīgi punkti. Tas ir spēks, izturība un mobilitāte ar šķērsvītriņu stabilitāte. Ja mums ir jāparūpējās, lai mēs nodrošinātu savu spēku, izturību, mobilitāti un stabilitāti, tad kā tad to izdarīt? Pirmā vispār lieta, ar ko sākt, ja tu saproti, ka ir pilnīga mazkustība, tad tas, ko arī iesaka Veselības ministrija un principā fitnesa un veselības asociācija, tās ir tādas pats minimums. Ir 150 minūtes nedēļā, ar ko sākt, ka tu sāc kustēties vieglā mērenā slodzē. Ko tas nozīmē? Izeju ārā tādā mazliet ātrākā tempiņā pastaigāji. Vai tas palīdzēs svaru zaudēšanā un muskuļu masas audzēšanā un kaut kādā tvirtumā? Tā tieši nē. Protams, ka tu patēri enerģiju, bet tik minimālu, ka tur tāds ļoti liels rezultāts nebūs, ja neskaiti to, ka tu tiešām kustās tava vielmaiņa un tavs prāts arī iegūst vajadzīgo skābekli. Tātad tas ir minimums. Ja tas mērķis jau ir zaudēt svaru, tad pa tādām 300 minūtēm tiešām ir jāskatās, ka tu zini, katru nedēļu 300 minūtes manā nedēļā ir. Vai tu viņas kombinē? Tā ir riteņbraukšana, tad brauc ar riteni. Ko darīt ziemā? Sākās riteņi, nevar braukt viss, neko. Nē, tu vienkārši izdomā, kā tu aizstāsi. Varbūt tu tiešām aizēji uz to sporta zāli. Nekas tur traks nav. Ja tu nezini, ko tur darīt, aizēji uz kādu grupu treniņu, uzrunā kādu treneri, pajautā, paskaties, vai šeit dzirdi, ka es tev saku, 300 minūtes nedēļā ir tas, kas tev ir vieglā mērenā slodzē. Vai ātra soļošana, lēna skriešana, kas mums vajadzētu padomāt, pirms mēs sākam skriet, nodrošināties, ka mēs zinām, ka mūsu saites un mūsu ceļi to izturēs tādā lielā ķermeņa svarā, kas ir paaugstināts, tad tā skriešana varbūt nebūtu pirmais, ar ko sākt, lai netraumētu ceļus. Tas, ko mēs darām, mēs varam arī slēpot, mēs varam arī viss, kas ir tādā mērenā slodzē. Tātad tās 300 minūtes tu ieplāno, kurās dienās es to darīšu. Reizēm, kad cilvēki man klausās, man tikai ir galvas, lūdzu attaisam savu plānotāju, ierakstam un saprotam, kurās dienās, ko mēs darīsim. Kad tev labāk to dienas laikā būs darīt? Vai no rīta? Pusdienas laikā vai vakarā. Ir tādi, kur saka, es no rīta labāk izdaru, savādāk pēc tam pa dienu viss kaut kas notiek, vakarā atrodu kaut kādu attaisnojumu, dzīvi notiek, gribu aiziet tur ārā pasēdēt vai kaut kur ar draugiem aiziet satikties, ar bērniem paspēlēties, nekas tur nebūs. Un, ja es pieminēju bērnus, tad lēna mērena slodze būs arī futbola paspēlēšana ar bērniem. Atkarīgs no bērnu vecuma ar tādiem vecākiem bērniem jau, ja? Man māsas dēlu tā nav viegla mērena slodze ar viņiem paspēlēt futbolu. Jau ar arī manu 5-gadnieku nav lēna mērena slodze, jo es tāds diezgan aizvilsies. Tev jau krekliņā jāizmetās, lai tu viņam turētos līdzi, un tā ir fiziska aktivitāte. Neviens nav teicis, ka fiziska aktivitāte ir tikai tad, kad tu ienāc sporta zālē, atzīmējies, esmu atnācis, tātad man ir treniņš. Tas nav obligāti, ka tu aizēji uz kur bijām ar draugiem uz volejbola treniņu. Tātad bija tā treniņš, par kuru es samaksāju, tātad tā bija fiziska slodze. Fiziska slodze ir tiešām izdomājumi ar draugiem, ko daram nedēļas nogalē. Varbūt aizējam paspēlējam basīt kaut kur. Aizējam uzspēlējam bowlingu, arī tā būs tāda mērena slodze. Mums ir jāskatās un jāveido savas fiziskās aktivitātes tā, kā mums patīk. Ja vienam patīk skriet, otram nepatīk skriet. Vienam patīk zumba, otram nepatīk zumba. Vienam patīk ričuks, otram nepatīk. Tu vari arī diferencēt, tas nav tā iesāku tagad iet uz zumbu, visu laiku iešu uz zumbu. Aizēj nedēļas nogalē pakāp boulderingu pa sienu. Organizē tās savas fiziskās aktivitātes tā, lai tas būtu aktīvs dzīvesveids.
Ko nozīmē aktīvs dzīvesveids? Ka tu praktiski, un jo aktīvs dzīvesveids mums Latvijā, lai kā mums to negribētos atzīt, kā jums liekas, cik daudz cilvēkiem. Tie, kur ir tādā sportiskā burbulī, tagad teiks, stābili kāda puse, tie ir tādi 8 līdz 12% no cilvēkiem ir fiziski aktīvi. Nevar būt. Var būt. 50%, tad jau tur tā kā mazāk aktīvi, bet 50 līdz 60% ir mazaktīvi. Principā tās ir 5 un mazāk, tās ir mazāk kā 5 stundas fiziskas aktivitātes nedēļā. Tātad mēs esam pilnīgi iesēdušies, apsēdušies un liekas, ko mums darīt, lai mēs pieceltos. Atrodi to veidu, kā tev patīk piecelties. Iespējams, tu vari apvienot patīkamo ar liederīgo. Ja mēs skatāmies, ka katru dienu mums vajadzētu pabarot savu fizisko ķermeni, savu prātu un savu dvēseli, nezinu, kur viņi dzīvo, lieku te, tad tu vari saprast, ka tu vari iziet iespējams ar draudzenēm pastaigā garākā, kolosāli un pārunājiet vēl kaut kādas jaunākās tendences kādā vienā vai citā jomā. Tātad tā ir bijusi fiziskā aktivitāte, izkustējāmies, satiku draudzenes. Mana dvēsele ir priecīga, mēs aprunājāmies par aktuālo, mans prāts ir pabarots. Ja tu organizē visu tā, ka tu dari to, kas tev patīk, tad tu pats pat attopies, es esmu diezgan fiziski aktīvs. Tomēr, lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs tad arī strādājam pie savas muskuļu masas. Pie spēka ir jāstrādā un muskuļu masas ir jāstrādā nevis, lai varētu tagad būt, ne tikai, lai varētu būt lieli muskuļi, ja tāds ir mērķis, tad to var arī un vajag darīt. Sievietes baidās strādāt ar brīvajiem svariem, kas ir hanteles vai piemēram, trenažieriem, tāpēc, ka liekas, tad es uzkačāšu milzīgus muskuļus. Tādus milzīgus muskuļus, baigi, lai uzkačātu, tur diezgan daudz jākačājās. Ja izējas pozīcijā ir liels tauku procents un tauku masa, tad ir no kā veidot. Jo ļoti bieži tas brīdis, kurā cilvēkam var zust arī kaut kādu motivāciju vai pazust sapratni par to, kas notiek ar kilogramiem manu ķermeni, ir tieši muskuļu un tauku attiecība. Ja mēs sākam strādāt ar lielu tauku masu, mēs sākam strādāt sportot, vienā brīdī var likties, kaut kā tas svars arī nekrītās, jo kas ir smagāks? 1 kilograms tauku vai 1 kilograms muskuļu? Viņi abi ir vienādi, tikai viņi izskatās savādāk. Un tad mums liekas bāc, kas ir? Tas viduklis it kā ir tā kā mazāks, bet tas pats svars. Strādājot ar vīriešiem, es arī bieži pat redzu, ka viņam tas svars pat var ļoti ilgi stāvēt uz vietas un pat nākt kaut kādā brītiņā klāt. Tāpēc, ka ir lielāks uzsvars uzlikts, jo puisim ir mērķis, es gribu strādāt pie muskuļu masas. Kaut kādā brīdī, paldies Dievam, tas kilograms jau paliek sekundārs un liekas, īstenībā nav man tik svarīgi. Protams, mēs nevaram dzīvot virs savas ķermeņa masas ar paaugstinātu tauku procentu, bet ļoti bieži ir jāsaprot, kurā brīdī jau tas ir muskulis, kurā brīdī tie ir tauki. Pirms mēs turpinām, gribu atgādināt par vietu, jeb man jauno pavāru grāmatu, ko man ēst, kurā atradīs gandrīz 100 pilnvērtīgas, garšīgas un viegli pagatavojamas maltītes tavās mājās. Esmu ne tikai papildinājis tās ar kaloriju aprēķinu, uzturvielu aprēķinu, bet arī papildināju grāmatu ar 10 pilnvērtīgiem zelta padomiem ikdienai. Un bonusā mana māsa, profesionāla šefpavāre Monta, ir pagatavojusi receptes, kas ir restorāna cienīgas, tomēr viegli pagatavojams tavās mājās. Tev atliek tikai aiziet uz virtuvi, par pārējo parūpējāmies mēs. Kāpēc mums arī svarīgi ir šī muskuļa attiecība pret taukiem tajā brīdī, ka mums ir attīstītāka muskuļu masa, un arī man ir attīstīta muskuļu masa, lai arī jums tā varbūt neizskatās, nav liela sakačāda muskuļi, tomēr muskuļu masa ir attīstīta, kas nozīmē, ka mana vielmaiņa ir straujāka nekā tam, kuram ir lielāks tauku procents. Kāpēc? Jo muskuļiem vajag vairāk enerģijas. Lai tev muskuļi darbotos, tev vajag vairāk enerģijas. Taukiem to enerģiju nevajag tik daudz. Jā, tu jau vari vizualizēt tādi tauki, un tad ir tāds muskulis tvirts. Viņam vajag enerģiju, viņš grib būt lai kustībā. Tāpēc arī cilvēki bieži noņemot, vienkārši aiziet kaut kādā kaloriju deficītā, nepieliekot vai vispār sakārtojot savu uzturu, bet nepieliekot klāt spēka treniņus, kas nav jābūt ar lieliem svariem, viņi zaudē vienkārši muskuļu masu un vienā brīdī arī ir plato fāze, kurā nekas nenotiek. Tāpēc, ka ķermenī nav muskuļu masas, tiem taukiem nevajag to enerģiju un tie tauki tā tur arī dzīvo. Tas ir arī vajadzīgs pēdējā laika, tie zinātnieki arvien vairāk un vairāk norāda uz ilgdzīvi, un arī spēka, un ne spēka, bet prāta spējām daudz attīstītākām cilvēkiem ar attīstītāku muskuļu masu. Tā brīdī, kad tu strādā ar svariem, tava nervu sistēma un kognitīvā sistēma tiek ietekmēta ļoti pozitīvi.
Tātad tu strādā pie spēka, tāpēc tev ir jāstrādā pie spēka. Ne jau tikai to muskuļu dēļ, un mīļās meitenes, nav jāstrādā ar milzīgiem svariem. Kādā brīdī tev jāsaprot tavs mērķis, kāpēc tu to dari? Arī es kaut kādā brīdī jau ceļot savu deadliftu, liekot svaru ar vien vairāk un vairāk, saprotu, par kaut ko man būs arī ar kaut ko man būs jāmaksā ar savu muguras sāpēm. Un tad tu saproti, kāpēc es ceļu tos 50 kg, es pats svaru 50 kg. Ja kāda grib, lūdzu, dari to. Bet praktiski tev ir jāsaprot, ka tev rezultāts var būt arī bez lieliem svariem. Ir, ka cilvēkiem patīk celt svarus, tas viņus nomierina, viņiem tas vispār kopumā patīk, tu to vari droši darīt. Ja tev nepatīk lieli svari, nedari to. Un atceries par muskuļu attiecību pret taukiem. No lielas krātuvēm, no kā būvēt, mēs, protams, varēsim uzbūvēt, līdz ar to tev ir jāpielāgo savu treniņu grafiks, ka tu gluži neej no paaugstināt tauku procentu uz ļoti lieliem svariem. Izklausās super sarežģīti, pietiks ar to 2 apmēram reizes nedēļā, pat 1 līdz 2 reizes nedēļā, ideālā gadījumā 3. Tu pastrādāsi arī ar brīviem svariem. Malkas skaldīšana, arī brīvais svars. Jaunajām mamām ideāli visu laiku brīvais svars. Un tad mēs nonākam pie mobilitātes un stabilitātes, un kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai tu negāstos, lai tavu muskuļi būtu izstiepti, tie nav saīsināti. Tam ir ļoti, ļoti liela nozīme ne tikai kopējā izskatā stājā, kas mums notiek lielākoties ofisa darbiniekiem. Mēs saīsinamies krūšu muskuļos, mugura, viss aiziet spondilozes un viss pārējais, kas notiek ar mūsu skeletu. Mums vajag muskulīšus, lai to skeletu turētu, un mums vajag mobilitātes treniņus, ja vienkārši parastu izstiepšanos kaut vai no rīta 5 minūtes, lai tie muskuļi būtu daudz laikāk izstiepti un nesaīsināti. Kā tad to visu apvienot? Pietiks, ka tu to visu vari apvienot vienā treniņā, vienā reizē. Tu saproti, es tātad vienā reizē pastrādāšu gan pie svara ar svariņiem, pārstrādāšu arī pie tās dziļās muskultūras, lai arī tā stabilitāte un mobilitāte būtu, un pārstrādāšu pie izturības. Un izturību tu vari gan mērnā slodzē, un ja tu iekļausi mazliet intensīvāku slodzi nedēļā tai vienā treniņā vai 2 arī būs daudz. Jo tava sirsniņa ir muskulis, kurš ir jātrenē. Un kā viņu var trenēt? Tieši tāpat kā bicepsu. Trenējot bicepsu, aug biceps, trenējot sirsniņu, arī sirsniņa paliek spēcīgāk un arī starp citu aug. Tas, kas arī mums jāatcerās, ja kādam, piemēram, nav tāda ļoti liela motivācija, tā fiziskā forma, kā man ir, tāda ir, varu nebūt tvirts, varu tāds būt, lai tur ir tie tauki. Es ļoti, ļoti ceru, ka tu apsvērs un izdomās varbūt tomēr iekļautās fiziskās aktivitātes un kā mērķi arī gribu likt veselību, jo ir pētījumi, kuri pat informē par to, ka cilvēks, kurš trenējās, vai ja ir fiziski aktīvs, neteiksim trenējās varētu likties, ka uzreiz jābūt profesionālam sportistam, vai jābūt kaut kādam sporta zāles haizivī, lai trenētos. Tu vienkārši esi fiziski aktīvs un iekļauj šos iepriekšējos elementus, kurus es stāstīju. Cilvēks slimo pat 3 reizes īsāku periodu nekā tie, kuri nesporto un slimo daudz īsāku arī periodu, daudz mazāku un īsāku. Tās nav tur 7 līdz 14 dienas, un varu arī teikt pēc savas personīgās pieredzes, lai neizklausās, ka es baigi lielos, tomēr es ar to lepojos, ka tā kārtīgi, ka es slimā esmu, es neatceros, pēdējos 4 gadus stabili, nevarētu pateikt, ka es tā kā esmu bijusi slima. Tad, ja ir tur kaut kas bijis notiek, tad tas diezgan ātri 1 līdz 2 dienas, kad tā imūnsistēma savācās. Jo imūnsistēma ir tieši arī ietekmēta no tā, cik mēs būsim kustīgi. Kustība ir dzīvība, tev tas ir jāatcerās. Tas, kas arī notiek ar mūsu ķermeni, mūsu ķermenis ir daudz nelabvēlīgāks, kas ir labā ziņā pret dažādām saslimšanām. Ne tikai saaugstējos, ja tur saslimu, bet kopējās saslimšanas, kas ir diezgan lieli vārdi, kurus es neminēšu, lai man te medicīnas pasauli un ārsti neklūp virsū. Tomēr ir pētījumi, kuri apstiprina, ka tiešām ar fiziskām aktivitātēm mēs varam novērst diezgan lielas slimības, kas ir top 3 un 5 Latvijā, no kā cilvēki mirst. Un vienīgais, kas tev ir jāizdara, ir jāizkustās. Cik kolosāli, tas nāk bonusā. Tu kusties, esi vesels un esi labā formā. Kas var būt ideālāk tā kombinācija? Nevienmēr būs viegli, būs grūtāk kaut ko sākt darīt. Un man kā trenerim ir kolosāli vērot tos brīžus, kad cilvēks man saka, tu klausies, zini, vairs nebesī nākt. Vairs nav tā, ka liekas, kaut kāds lietus varētu sākt līdz, varbūt Madara nebūs, vai varbūt tur sporta zāle aizvērs, ka tu sāc meklēt iemeslus, saka, varētu neaiziet.
Un tas brīdis, ka viņi saka, tu zini, es gribu nākt. Es pat domāju, kaut tu neatceltu. Kaut nu tagad būtu tā sporta zāle. Sporta zālē dušas nedarbojas. Tas nekas, es nākšu tāpat, un viņi nāk, tāpēc, ka savādāk nevar. Jo tu bez tās kustības nevari, un tas ir tas skaistākais, protams, arī, ka tu jau vari pievilkties, protams, ka tu jau vari vilkt korseti tādu, kas atklāja vairāk to zoniņu, tas arī ir patīkami bonusi, tomēr tas brīdis, kad es dzirdu, man gribas kustēties, un es esmu sācis ieviest ģimenē, re, kur bērni grib tur piepumpēties, re, kur tētis pieskrūvēja stieni, pie kura pievilkties, re, kur ar sieviņu sākam darīt, nu man tas ir kā mūzika ausīm, jo tas ir tas, kā mēs esam būvēti un kam mēs esam paredzēti. Mēs esam paredzēti kustēties. Ja ārā ir lietus un sniegs, mēs atrodam iespējas, kā kustēties telpā. To iespēju šobrīd ir tik daudz, tev pat īstenībā nav jāaiziet no telpas, lai izkustētos. Tu to vari darīt mājās. Atslēga ir tajā, ka tu atrodi, ko tev patīk darīt, kāpēc tu to gribi darīt un kā tu to vari darīt atbilstošāk savai ikdienai. Bez kustības nevar, jo kustība ir dzīvība, un veselām iesām īt vesels gars.